Sveicināti raidījumā par drošību dzīve bez SOS. Šoreiz stāstīsim, kā izvairīties no dažādām nepatīkamām situācijām mūsu mājās un darba vietā. Raidījuma eksperta lomā kā parasti Uldis Novickis, cilvēks, kurš ikdienā strādā policijā un tātad itin bieži redz dažādas dzīves negācijas un arī zina, kā no tām izvairīties. Ir tāds teiciens: mana māja, mana pils. Tikai atšķirībā no pilīm mūsdienu mājas lielākoties neapsargā ne augsti akmens mūri, ne aizsarga grāvji. Labi, daudzām mājām ir koda atslēgas un slēdzenes, taču vai ar to pietiek, lai mūsu mājas un dzīvokļus pilnībā nodrošinātu pret nelūgtiem viesiem? Gribētu ieteikt to, ka ārdurvis iespējams veidot arī ne tikai no vienas puses, bet arī tās augtās dubultdurvis. Dubultdurvis, tā ir dubulta drošība. Durvju biezums, ja tās pieņemsim, ir koka durvis, jābūt aptuveni 5 līdz 7 centimetri, ne mazāk. Ja tās ir metāla durvis, protams, tās ir metāla durvis. Atslēgas šajās te durvīs, ja liekam vairākas, nepieciešams izvietot vismaz 40 centimetrus viena no otra. Iespējams durvju stenderus un durvju malas īpaši pie atslēgām nostiprināt ar tērauda plāksni, jo tieši tādā gadījumā tie cilvēki, kur par savu labāko instrumentu uzskata cirvīti, lauznīti vai āmuru, diezgan bieži savu nodomu atmet. Ir labi, ja ārdurvis aprīkots ar atsteņu, kas ļauj aplūkot katru, kurš klauvē vai zvana pie mūsu durvīm, un dod iespēju izlemt, vēlamies mēs šim cilvēkam atvērt durvis vai nē. Bieži vien ir gadījušies tādi joki, ka atnāk pie mums kāds ciemos un durvju atsteņu aizsedz ar roku, ar konfekšu kasti, ar pudeli, ar ziedu pušķi. Ja? Bet domāju, ka nevienam, kurš vēlas šādi jokot, nevajadzētu apvainoties, ja mēs no savas puses stingrā balsī pieprasam: lūdzu, atbrīvojiet atsteņu, jo tieši tāpat var rīkoties arī cilvēks, kuram nodomi nav sevišķi labvēlīgi. Ja pie mūsu durvīm zvana mazpazīstams vai nepazīstams cilvēks, un ja mēs ar viņu izlēmjam kontaktēties, tad prātīgāk ir iziet kāpņu telpā un aizvērt aiz sevis durvis. Tad atnācējs nevarēs pētīt mūsu priekšnamā esošās lietas un arī saruna būs īsāka. Taču, ja durvis atstāsiet plaši atvērtas, var notikt sekojošais. Protams, var neizaicināt likteni un durvis vispār neatvērt, bet ja svešinieks nevēlas iet prom, turpina klauvēt un zvanīt mūs traucējot, varam saukt policiju. Ja pēkšņi jūs traucē un saka, ziniet, avārija, ziniet, kaut kāda speciālā ekstra pārbaude, un jums nav pārliecības, kā aiz durvīm stāvošie cilvēki tiešām varētu būt no kādas šīs te firmas, jeb no uzņēmuma, jums ir vairākas iespējas pārliecināties par viņu vārdu patiesīgumu. Protams, lūgt uzrādīt viņiem apliecības, pieiet pie loga un paskatīties, vai lejām tiešām stāv trafarēta konkrētas firmas automašīna, vai arī piezvanīt uz konkrētās iestādes dispečeru punktu un pajautāt, vai uz šo te jūsu adresi ir nosūtīti speciālisti un kādā sakarībā. Uzmanība jāpievērš arī kurjeriem. Ja gaidām kādu nelielu pasūtījumu, bet to nes kāpēc piegādā nevis viens, bet 3 vīrieši, darētu uzmanīties. Varbūt viņi nemaz nav kurjeri un varbūt viņiem padomā ir kas nelabs. Paldies! Variet durvis pat viņiem neatvērt, bet caur durvīm pasakiet, ka informāciju par paciņas saņemšanu viņi var atstāt durvju spraugā, jeb pastkastītē, un ka uz firmas ofisu pēc paciņas, jeb uz pastu pēc paciņas jūs aiziesiet pats. Tur arī veiksiet visus nepieciešamos maksājumus. Laist iekšā šos cilvēkus nav ne mazākās vajadzības. Ja esi nepazīstamu cilvēku, piemēram, kādas sabiedriskas aptaujas veicēja vai parakstu vācēja ielaidis savā dzīvoklī, labāk, lai viņš netiek tālāk par priekšnamu, neredz mūsu dzīvokļu iekārtojumu un materiālo labklājību. Man vajadzētu uzdot jūs pāris jautājumus, bet man nav pildspalvu, jūs varat iedot pildspalvu? Jā, protams, ir nepildspalvu.
Lūk, tas gan bija stulbi. Kamēr jūs meklējat pildspalvu, atnācējs var meklēt kaut ko vērtīgu priekšnamā esošo mēteļu kabatās. Svešinieku nevajadzētu atstāt bez uzraudzības, turklāt var jau katram gadījumam turēt priekšnamā pa ķērienam arī kādu rakstāmo. Par ko ir aptauja? Aptauja ir par Latvijas valsti. Vēl varētu ieteikt koridorā turēt arī kādu no pašaizsardzības līdzekļiem, ar kuriem mēs mākam labi apieties, un kuri attiecīgi der tieši mūsu koridora šaurībā, vai arī tieši otrādi - lielās, plašās priekštelpas plašumā. Ir tādi garnaģi, kuri iemīļojuši darboties tieši iestādēs ar kabinetiem, garderobēm, uzgaidāmajām telpām un tam līdzīgi. Tāpēc ir diezgan stulbi atstāt neaizslēgtu kabinetu pat uz to īso brītiņu, kad aizskrienam līdz toaletei. Zaglis var atvērt durvis un paķert kaut ko vērtīgu. Īpaši tad, ja, piemēram, virsdrēbes, kuru kabatās atrodas atslēgas, naudas maki un citas mantas, atstātas turpat pie durvīm. Privātās mantas, īpaši ļoti vērtīgas mantas, nedrīkst atstāt tāpat vien uz rakstām galda, vai uz galda, vai uz palodzes nepieskatīts. Bieži vien gadās tā, ka pie kabineta durvīm pieklauvē kāds cilvēks, paskatās iekšā, pārmet skatienu kabinetam, atvainojas vai pat neatvainojas, aiztais durvis un aiziet projām. Ko viņš vēlējās, kāda bija viņa nodoma, to mēs varam tikai minēt. Cilvēki ir dažādi, un ne visi mūsu darba vietas apmeklētāji var būt noskaņoti labvēlīgi. Tāpēc uz sava darba galda nevajadzētu turēt kādas vērtīgas lietas, kuras saniknojies apmeklētājs varētu sabojāt, un svarīgus dokumentus, kurus strīda karstumā apmeklētājs varētu saplēst. Kurā tam mesti ārā vienkārši? Ej, tur ratās ir papīra. Noteikti vajadzētu padomāt par to, lai rakstām galds, aiz kura mēs sēžam, būtu pietiekami plats, lai uzbrucējs mūs nevarētu aizsniegt pāri šai te rakstām galda virsai, lai mums aiz rakstām galda būtu mazliet vietas, kur mēs ar krēslu varētu atvirzīties, tādā veidā iegūt laiku, lai varētu sasaukt kolēģus, lai iegūtu laiku un aiziet no šī te uzbrucēja. Ja kabinetā esam vieni paši, pārējie kolēģi ir citos kabinetos, būtu jāvienojas par kādu signālu, ar kuru palīdzību mēs paaicinām kolēģis palīgā. Vai tas ir sitiens par apkurs baterijām, par siltumtrasi, par šiem te cauruļu vadiem, vai tas ir svilpes signāls vai zvaniņa skaņa. Ja? To katrs kolektīvs vienojas atsevišķi. Vienīgais, ko gribu ieteikt, nekādā gadījumā šos te signālus nevajag izmantot parastajā režīmā, teiksim, kolēģis saucot uz kafiju un bulciņām, jo tādos gadījumos tieši tad, kad būs tas īstais moments, kad tiešām mums draudēs briesmas, dosim šo signālu, bet kolēģis teiks, labi, pēc 2 minūtēm ieiešu, lai tikai kafija pa to laiku labāk ievelkās. Ja? Atcerēsimies to, ka galvenais ir radīt troksni, tātad kliegt, cik tik spēka. Ja ir iespējams un ja tas ir nepieciešams, varam mēģināt sasist kādu stiklu, kas ir kabinetā, kaut vai tas būtu logu stikls. Ja arī draud briesmas, tad tomēr iesaku izvērtēt tādu lietu, kā ārsta pakalpojumi, plastiskā ķirurga pakalpojumi vai mūsu dzīvība, tomēr reizēm ir dārgāka par skapja stiklu vai loga stiklu, jo šādi izgājieni no mūsu puses diezgan bieži attur uzbrucēju.
Ir tādas profesijas, kur darba specifika prasa nevis sēdēšanu siltā kabinetā, bet staigāšanu pa dzīvokļiem, kā to dara, piemēram, pensiju piegādātāji, sociālai darbinieki un citi. Piemēram, ja jau koridoru telpā, kāpņu telpā jūtam, ka no mums vajadzīgā dzīvokļa nāk skaļu, ierēbušu balsu murdoņa, ja jūtam raksturīgo alkohola smaku, ja jūtam antisanitāru apstākļu smaku, vienam iet iekšā šajā adresē nebūtu vēlams un pat būtu nepieciešams padomāt, vai nevajadzētu piesaistīt kādu apsardzes darbinieku no uzņēmuma vai iestādes drošības dienesta vai arī policijas. Bieži vien darbinieki, kuri veic savus pienākumus ārpus darba vietām, nepadomā par savu izskatu, par savu apģērbu un apmeklējot rajonus, kuri varbūt nav tie paši labvēlīgākie, bieži vien tērpjas uzkrītoši labi, jeb dažreiz pat gribētos teikt izaicinoši. Ja? Šajā gadījumā tas vairāk gan attieksies uz dāmām. Bieži vien lieli, masīvi gredzeni, lieli auskari, kaut arī tā ir tikai bižutērija, varētu radīt kādam sliktam cilvēkam iespaidu par to, ka šīs rotas lietas ir ļoti dārgas. Un ticiet man, alkohola apreibināts cilvēks, narkotisko vielu, tajās sauktajās narkotisko vielu abstinencē, jeb tā sauktajās lomkās esošais narkomāns tiešām nepiedomās pie tā, ka šī rotas lieta ir dažu latu vai dažu santīmu vērtībā, bet metīsies uz viņu, jo viņa ir liela, spīdoša un arī kažoks, kuru dāmu valkā, ejot apgaitā, kā sociālā dienesta darbinieks, liksies ļoti vilinošs, lai to novilktu, aiznestu uz vietu, kur iespējams saņemt devu un tādā veidā pārtraukt savas ciešanas. Ar to arī mūsu stāstīns beidzas. Cerams, ka raidījumā dzirdētos padomus liksiet aiz auss un tādā veidā pasargāsiet sevi no dažādām nepatīkamām situācijām. Lai jums veicas!